Lai es varētu pieņemt komisijā kaut ko, tam jābūt obligāti ar šasijas numuru, ar tehnisko pasi. Un visienīgais, es nezinu, kā šito būs, te ir cita tehniskā pasa. Jā, bet es teicu, cita tehniskā pasa, es nezinu, kā es viņu pieņemšu CSDD. Viņi vispār reģistrēs CSDD? Ir speciāls reģistrs. Jā, man tas ir jo, redzi, man ir uz močiem. Viņš skaitās traktortehnikas reģistrs. Jā, jo mums tieši uz traktoriem laikam nebija, bet to mums vajadzētu izņemt, jo mums bieži vien arī traktors grib atrast nodot komisijā. Un redzi, tur ir atsevišķi uz laivām vajag atsevišķu to nodaļu, lai pieņemtu komisijā, tad uz traktoru tehniku atsevišķi vajag, jo mocis, mašīna un smagais iet zem vienas principā apakšā. Tos mēs brīvi varam pieņemt. Bet tiklīdz šitāds spectehnikas parādās, tad mums vajag kaut kāds atsevišķs licences un kaut ko tādu. Tāpēc mums arī būtu forši pašiem saprast, ko mums vajadzētu, lai uz nākotnē no citiem pieņemt komisijā šitāds. Jā, Ivcī, tu vari noteikt cenu šitam? Noteikti cenu. Reāli es viņu vispār neko nesaprotu, ja to man prasa. Zinu, ka viņš kaut ko pacelt un pēc tūs pabraukt. Nu, viss. Šis ir gāzi. Kā tu saprati? Nu, ko reka no grila. Gāzes balons uzmests. 20. Vairāk es nedodu par tādu. Bet tev arī kaut kas jānopelna. Un, protams, ceru, ka tu maksā kā 11, lai par 20 pārdodam. 9 nebūtu slikti nopelnīt. Šitie principā pa 5 iet un pa 25 mēs pārdodam. Pagaidā, kā pa 5 iet, pa 25? Pa 5 ņemam iekšā un pa 25 tirgojam. Pat krūtāk kā pie mums ir. Visi ir daudz, ka mēs uzmetam 30%, 50% vārka, visi te veči normāli uzdabultā. Reiz 5. Neākstās, kā saka.